Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no Jeremijas grāmatas 7. nodaļas. Šis ir tas kunga vārds, kas nāca pār Jeremiju, un tas kungs sacīja tā: Nostājies tā kunga nama vārtos un sludini skaļā balsī. Klausieties tā kunga vārdu, visi no Jūda, kas jūs ieiet pa šiem vārtiem pielūgt to kungu. Tas kungs, Ceabats, Izraēlas Dievs, dariet taisnus savus ceļus un savus darbus, tad es jums ļaušu dzīvot šī vietā. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir tas kunga nams, tā kunga nams. Jo tikai tad, ja jūs nopietni labosiet savus dzīves ceļus, savus darbus un visu savu rīcību, bet nesaskaņas gadījumā izturēsieties pēc taisnības cits pret citu, kad jūs neabedināsiet svešinieku, bāreni un atraitni, neizliesiet noziedzīgās asins šī vietā un nekalposiet citiem dieviem, sev pašiem par postu, tad es ļaušu jums dzīvot šī vietā, šī zemē, ko es devu jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem. Amen. Lasījums no Pāvila vēstules korintiešiem. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi. Bet šī klints bija Kristus, bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Tie ir izdeldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet arī par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts. Tauta apsēdās, ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 000. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši, un gāja bojā no čūskām. Nekurniet, kā daži no tiem kurnējuši, un maitātāji nomainitāti. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā. Un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām, tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējat vēl tikai cilvēcīgi pārbaudījumi. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pār jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Āmen. Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstīs svētais Lūka 19. nodaļā. Un pienācis tuvu, viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja: Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks
un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanās laiku. Pēc tam viņš iegāja templī un sāka izdzīt pārdevējus, sacīdams uz tiem, ir rakstīts, mans nams ir lūgšanu nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstu mācītāji, arī tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt. Bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Amen. Kungs Jēzu Kristu, tiešām mūsu laime vai nelaime ir tajā, par cik mēs no visas sirds paklausam taviem vārdiem, kuros ir spēks un dzīvība mūsu dvēselēm, un kuri ir un paliek mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jēzus, jājot uz ēzelīša, tuvojās Jeruzālemē. Un no tāluma ieraudzījis to, Jēzus sāka raudāt. Kā jūs domājat? Jēzus, skatoties uz mums, priecājās vai raud? Jēzus kā cilvēks ar savām acīm ierauga Jeruzālemi, un kā Dieva dēls ar savām gara acīm redz to, kas sagaida Jeruzālemi un tās iedzīvotājus. Tā tiks izpostīta, nopostīta. Ienaidnieki to aplenks, neatstās nevienu akmeni un iznīcinās templi. Un paši iedzīvotāji, Dieva izredzētā tauta tiks iznīcināta un atlikums izkaisīts pa pasauli. No tā bija iespējams izvairīties, bet tauta bija izvēlējusies iet citu ceļu. Viņi nepieņēma un neatzina Jēzu. Viņš traucēja tiem. Viņi jau bija izlēmuši, ko darīs ar Dieva dēlu, tikai gaidīja īsto brīdi. Jēzum tās ir sāpju un mīlestības pilnas asaras. Sāpju ir tēva asaras, kuras viņš izlēja, ieraugot bezjēdzīgās ciešanas un sāpes, ko cilvēki paši sev sagādā ar savu neprātīgo sacelšanos pret viņa gribu. Un mīlestības asaras ir apliecinājums tam, cik ļoti Dievs mīl savu izredzēto tautu. Kas jūdus bija padarījis tādus nedzirdīgus, aklus, cietus un cietsirdīgus? Dievs pats. Dievs pats to bija izdarījis. Bezdievīgos jūdus sodīdams viņu grēku un bezdievīgās dzīves dēļ. Dievs, kas jūdu tautu bija izredzējis par saviem bērniem, apsolīja viņiem auglīgu zemi un krāšņumu, un to arī piepildīja. Dievs deva tiem savu vārdu un bauslību. Viņš sūtīja praviešus un mācītājus, kas gribēja atgriezt noklīdušos un apmaldījušos atpakaļ uz Dieva ceļu. Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu Jēzu, kurš mācīja viņus, lai tie atgriežās no grēkiem, darītu labu, lūgtu Dieva žēlastību, jo tad viņi Kristu saņemtu grēku piedošanu. Bet tauta palika pie savas bezdievības,
Viņi nedomāja atstāties no saviem grēkiem un lūgt žēlastību, bet vairoja grēkus tos ikdienas, izsaucot Dieva dusmas un sodu. Dieva svētā pilsēta Jeruzāleme, tās templis un dievkalpojumi bija Jūdas tautas lepnums un prieks. Jeruzāleme, kas tulkojumā nozīmē miera pilsēta, kurai Jēzus nesa mieru, bet tā viņu atraidīja. Pilsēta, kurā bija Jēzus kā cilvēka dzīves galamērķis. Jeruzālemē Jēzus tika spīdzināts, krustā sists, upurēts par visas pasaules grēkiem. Apostols Pāvils 1. vēstulē korintiešiem jautā: vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams? Kā ir ar mums? Vai mēs to zinām? Kā arī mēs esam Dieva nams, Dieva svētais templis. Pāvils turpina: ja kas Dievu namu samaitā, to Dievs samaitās. Mēs nevaram vieglprātīgi pieiet šiem vārdiem. Mums jāraugās uz to ir nopietni. Mums rūpīgi jāskatās sev līdzi, ko mēs darām, ko mēs runājam un kā mēs dzīvojam, lai svētais nams netiktu apgānīts. Lai mēs neesam tādi, kas templī savilkuši iekšā to, kam tur nav jābūt. Vai daram tādas lietas, kuras tur nevar darīt. Lai mēs neesam tādi, kuru dēļ savas aizņemtības, ikdienas steigā, nespēcīgi, dažādām našām paši sevi apkrāvuši, nespējam uzturēt svēto mājokli tīru un sporu. Mēs dzirdējam iepriekšējā lasījumā, kur Pāvils mums atgādina: tauta, kas bija tuksnesī, dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi. Šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Tie ir izdaldēti tuksnesī. Viņš arī brīdina: neiekārojiet ļaunu, netopiet par elku kalpiem, nepadodieties netiklībai, nekārdiniet to kungu, nekurniet. Un viss tas jūdiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums. Mums par brīdinājumu. Dievs mums ir devis acis, lai mēs redzētu, un arī garīgās acis, lai mēs varētu redzēt garā un patiesībā, ar savu sirdi un prātu, lai mēs varētu atšķirt, kas ir labs un noderīgs, un kas ir nevajadzīgs un atmetams. Mateja evaņģēlija 12. nodaļā ir rakstīts: kad nešķīstais gars no cilvēka izgājis, tad tas pārstaigā izkaltušas vietas, meklē dusu un to neatrod. Tad tas saka: es atgriezīšos savā namā, no kurienes es izgāju. Un tad viņš nāk, tad viņš to atrod tukšu, izmēstu un uzpostu. Tad tas noiet un ņem līdzi 7 citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi ieiet tur un dzīvo. Un pēc tam ar tādu cilvēku top sliktāk nekā bija iepriekš. Reiz kādā draudzē bija vīrs, kurš regulāri apmeklēja dievkalpojumus un ar laiku kļuva par draudzes kalpotāju, īstu Dieva kalpu. Kalpojot gadiem ilgi, viņš cītīgi pildīja tam uzticētos pienākumus un pat vēl vairāk. Bet tad, pēc kāda notikuma, viņš pārstāja kalpot un pārstāja nākt arī vairs uz draudzi un dievkalpojumiem.
Iemesls, kāpēc viņš tā darīja, palika pie viņa paša. Viņš to nevienam neteica, kaut gan arī tika mudināts. Vienkārši pārstāja nākt uz dievnumu. Bija pagājuši daudz gadi, līdz reiz nejauši satiekot mācītāju, un mācītājiem uzdodot jautājumu, nu kā tad iet? Vīrs atbildēja, ka iet labi, vienīgi kāds no ģimenes locekļiem ļoti slims ir. Un mācītājs izjautāja par to, ko vairāk, un arī kā reiz ieteica atgriezties draudzē. Kopībā nākt pie Dieva un arī viņu lūgt. Uz ko vīrs atbildēja apmēram šādi. Nu, nē, mācītāji, ko tur Dievs? Mēs jau sen pie vienas tantiņas ejam. Redziet, šis piemērs parāda to, ka tukša vieta nepaliek. Es uzdošu jums vienu jautājumu. Kā jūs domājat, vai kāda cilvēka attieksme pret mani var izmainīt manas attiecības ar Dievu? Proti, ja man kāds cilvēks draudzē nepatīk, kāds man ir aizvainojis vai nodarījis man pāri, var būt par iemeslu tam, ka es mainu savu attieksmi pret Dievu. Vai mums pašiem nav jālūdz Jēzus, lai viņš nāk, izjauc un izdzenā to, kas ir nepiederīgs? Kā toreiz Jeruzālēmas templī, un palīdzi iztīrīt mūsu mājokli, lai tas ir iztīrīts, uzposts un Dieva svētā gara piepildīts. Mums jāuztic šīs lietas Dievam. Ja mēs viņam neusticamies, tad attiecības ar viņu radīs bailes vai vēlmē kaut kādā veidā izpatikt viņam vai izpelnīties uzslavu. Ja mēs viņam uzticamies, viņš mūs darīs stiprus un stiprus pastāvēt. Svētie raksti mums dod iespēju iepazīt Dievu nevis kā apsūdzētāju, bet kā mīlošu tēvu, kurš tāpat kā Kristus nemeklē, kā mūs pazudināt, bet gan kā izglābt. Dievs vēlas, lai visi atgrieztos, nevis turpinātu grēka ceļu uz iznīcību. Viņš nevēlas, lai kāds ietu bojā. Tāpēc Jēzus, ieraugot Jeruzālemi, raudāja. Šis ir evaņģēlijs mums. Jēzus raudāja, kā arī mēs dažreiz raudam. Jēzus stiprina citus ar savām asarām, tos, kuri jūtas nespēcīgi, noguruši, izmisuši, grūtībās. Tos, kuri arī raud, jo tāda ir viņu dzīve. Jēzus ar savām asarām raugās uz bojā ejošām dvēselēm, kuras nevēlas nožēlot grēkus un neapturami dodas pretīm savai pazušanai. Jēzus saka, mans nams ir lūgšana nams. Dievnams ir vieta, kur neskaitāmi cilvēki raudājuši un žēlojušies, pateikušies un slavējuši, solījušies un lūguši. Jēzus raudāja varano alkatības dēļ, par ticības un tirgošanos sajaukšanos, par lūgšanas un žēlastības pērkamību, par naudas pārākumu, par uzticību. Dievs visu to redz. Salamans mums to apliecina sacīdams, tā kunga acis ir visur.
skatās, lai kur mēs būtu un lai ko mēs darītu, viņš aizvien skatās uz mums. Nevis, lai mūs notvertu kādos pārkāpumos, bet gan tāpēc, ka mīl mūs. Savas lielās mīlestības dēļ viņš nenovērš acis no mums. Katram cilvēkam Dievs ir devis žēlastības līdzekļus, baznīcu, dievkalpojumu, savu vārdu un sakramentus. Nepārstāsim lietot mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastības līdzekļus, kamēr tie mums ir vēl pieejami. Viņš tos mums ir sagatavojis, viņš tos mums ir atstājis, viņš mums rūpējās par mums un arī saka, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.